Bet šobrīd ir jāskatās, nu, šobrīd tu redzi, kā tas attaisnojās, kaut vai tādā ziņā, ka jūs strādājat kā tāds fantastisks tandēms. Fantastisks tandēms, jā, ar saviem izaicinājumiem, protams, jūs arī strādājat kopā, jūs radat kopā kultūru, un tāpat zinu, ka tas nav viegli. Strādāt kopā nebūtu kopā, nav viegli. jo mēs bieži vien varam ieraudzīt lietas, ko mēs varbūt negribētu ieraudzīt, kuras parādās, esot darot šīs lietas visas kopā un paskatoties, ko mēs esam radījuši gan ģimeniskā sfērā, gan uzņēmējdarbībā, tad mēs esam tādi tā kā cimds ar rociņu, kurš tā kā miedarbībā, lai nu kā, bet mēs esam, man liekas, kolosāla komanda kopā. To es arī gribēju akcentēt, un man ļoti, ļoti patīk. Tātad tas jau ir tas arī, kas rada, vai ne, dod šo gandarījumu, šo laimes sajūtu, ka tu esi uzticējies toreiz, pirms daudziem gadiem, tai iekšējai sajūtai, ka tas ir tas cilvēks, un tu joprojām esi ar viņu kopā, un tas attaisnojas. Kā tu teici, roka ar cimdiņu, ja? Jā.